Basketbolists ceļš uz panākumiem ir daudz vairāk nekā tikai fiziska piepūle. Tas ir dzīvesveids, kas attīsta raksturu, disciplīnu un spēju pārvarēt grūtības. Augstu mērķu izvirzīšana māca ne tikai cīnīties, bet arī augt kā personība. Vai vienmēr censties ir vērts? Patiesībā jēga censties atkarīgi no mērķiem. Ja meklē tikai slavu un bagātību, motivācija ļoti ātri var izsīkt. Taču, jo vēlme ir kļūt par labāko iespējamo sevis versiju, ieguldītais darbs nes augļus jebkurā dzīves jomā. Un panākums bieži nosaka ne tikai talants, bet arī mentālā izturība un vide, kur atrodies. Ja centieni rada vairāk ciešanu nekā izaugsmes, tad ir vērts pārskatīt mērķus. Ir vērts pārvērtēt, ko nozīmē šo mērķu iegūšanu. Tas nenozīmē padoties, galīgi ne, bet gan pielāgot pieeju. Ja mērķis sakņojas patiesā kaislībā, ceļš uz tiem sniegs gandarījumu neatkarīgi no gala rezultāta. Bet, godīgi sakot, rodas jautājums, kāpēc dažreiz vieniem izdodas ļoti relatīvi vienkārši visu sasniegt, bet citiem ne? Un atbilde ir sekojoša. Panākums nosaka ne tikai talants un darbs, bet arī mentālais stāvoklis, vide, kā jau iepriekš minēju, un patiesībā reizēm pat vienkārši veiksmi. Nevienmēr viss notiek taisnīgi. Taču tas nekādā ziņā nedrīkst kļūt par attaisnojumu atteikties no saviem sapņiem. Basketbolists ceļš ir pilns ar izaicinājumu. Bet ja motivācija nāk no iekšienes, no iekšējas pārliecības, nav nepārvarams šķēršļi. Pat bez zelta medaļas un slavas svarīgākais iegūms būs kļūšana par labāko sevis versiju.